vai līdz Saeimas frakcijām nonākusi tā vēstule, kas izsūtīja Saeimas frakcijām, respektīvi pārstāvu organizācija, kura gan parakstījis ir viņa kolēģis, cits izsūtīja vēstuli, kurā ir teikts, ka Bičkoviča kungs tā kā neveicināšot pašatīrīšanos tiesnešu sistēmā un viņa bīdīšana ļaujot saglabāt veco sistēmu. Ko jūsu organizācija ar šādām tēzēm grib pateikt un kā argumentē, kas notiek? Nu, šeit varbūt atcerēsimies, ko teica patās Guļāna kungs. Viņš teica, ka augstākā tiesa neatbild par stāvokli zemākās tiesās. Un tad 17 gadi pagājuši kopš Latvijas neatkarības, un visus 17 gadus ir būvēta šī tiesu sistēma, un tagad iznākusi tāda, ka tajos gadījumos, kad cilvēks saskarās ar patvaļu zemākās tiesās, viņiem nav iespēja meklēt atbalstu augstākā tiesā. Tātad es pats personīgi 2 gadus atpakaļ piedzīvoju tiesas patvaļu Rīgas apgabala tiesā, vēsos pēc palīdzības augstākā tiesā, man pateica, ne, vai tev notiesā vai ne. Bet mēs nevaram izpreparēt vienu konkrētu lietu, un jūs esat tikai viena puse tajā. Bet Bičkoviča kunga kandidatūra? Tātad, ja nav augstākās tiesas priekšsēdētājam uzstādījuma, ko vajag mainīt tiesu sistēmā, ja nav uzstādījuma, ka tiesas sistēma šobrīd ir greiza, es nezinu, vai tāds cilvēks nesīs labumu Latvijas valstī. Tad mēs gribētu dzirdēt precīzi no Bičkoviča kunga, kas tiks darīts, lai sakārtot tiesas, un te jāpiebilst, vai nekad viss atsaucās uz likumu, bet jūs visi dzirdējāt, kad augstākās tiesas tiesneši iet uz komisiju un tad bīda savu likumu variantu. Un šobrīd izveidoti tāda ļoti izdevīga sistēma, ka augstākā tiesa ne par ko neatbild, saņem ļoti labas algas, un viņi saka, lai zemākās tiesas dara, kas viņām ienāk prātā, atnāks pie mums, un tad mēs skatīsimies. Bet par ko viņiem būtu jāatbild? Mums ir apelācijas instants, kasācijas instants augstākā tiesā, kas tiešām atbild par spriedumiem galējā instancē. Jā, bet šobrīd, pirmkārt, ļoti daudzas sūdzības augstākā tiesa nepieņem izskatīšanai, vienkārši atsaucoties uz likumu. Un tas ir mūsu uzturē speciāli tā ieregulēts, ka ļoti daudz apgabala tiesas lēmumi nepārsūdzami. Un augstākā tiesa paši izlēma, vai ne, pieņemt vai nepieņemt. Man liekas, tas ir likumā rakstīts, kuras var pārsūdzēt, kuras nevar. Un ja tas ir likuma pārkāpums, tad jūs runājat konkrēti, kuras lietas netiek pieņemtas izskatīšanai. Nevis vispārīgi. Tad konkrēti vai ne par manu lietu netika pieņemts izskatīšanai, tika atteikts izskatīt. Bet kas ir, vai tas ir tiešām jautājums, vai tas ir likumdevēja jautājums, vai tas ir augstākās tiesas kaut kāda drausmīgā interpretācija? Tad runa ir par to, kad likumdevējs reiķinās ar augstāko tiesu, un daudzus likumus pieņem tādus, vai nekā nāk šie ieteikumi. Šitā, jā? Un ko jūs saprotat ar pašatīrīšanos? Tas nozīmē tiesnešu sastāva maiņa? Jā, fundamentāli. Ja mēs esam pievērsuši uzmanību tam, ka Latvijā tiesnešus ievēl uz mūžu un ievēl viņus Saeima, un Saeimā, kad notiek šī tiesneša skatīšana, tad balso parasti pa sarakstu un pat neskarot nevienu kandidatūru personiski, bet tiesneši ievēl uz mūžu. Ne uzreiz, bet pēc tam gan. Tas ir Jā, es nezinu par tām sūdzībām, tas droši vien būtu vēl stundām varētu runāt, bet tas otrais jautājums par pašatīrīšanu, protams, ir mūžīgs. Un viņš pagājušajā gadā kopš Ķēķa tiesāšanās Ķēķa grāmatas skandāla faktiski parādījās. Šajā pašā studijā mēs sēdējām, Bičkoviča kungs arī bija, tajā laikā mēs runājam, kādas būs komisijas, ētikas komisijas, pavasarī izgrozīt tiesvaras likumu ētikas komisija radās. Jautājums, vai ētikas komisijas apraksts, kas sniedz atzinumus, dod lielu jēgu no tā, un tas ir uzstādījums šobrīd. Un tas faktiski tagad sarunas, tuvieties noslēgumam, būtu ļoti interesanti dzirdēt, kā jūs definējat šobrīd sabiedrībai. Cik lielā mērā jūs redzat, ka tas ceļš uz attīrīšanos, ko prasīja pamatīgi pagājušā vasarā pēc šī skandāla. Augstākā tiesā bija komisija,
kas faktiski nonāca pie atsevišķām personālajām. Elens Kūrns toreiz arī augusta sarunā teica, ka būtu daudz vairākiem jāaiziet no darba. Cik lielā mērā jūs redzat, ka ir vajadzīga lielāka pašatīrīšanās? Neredzat, vai to var realizēt vai nē? Kas ir kaut kādi kadru uzstādījumi, kas ir vēl citi uzstādījumi, kur jūs redzat vienkārši, ka vai nu jūs parakstaties zem Guļēnkunga apstiprinātās līdzšinējās augstākās tiesas stratēģijas, ja jūs liekat klāt pilnīgi jauns punkts? Ļausim sākt, un tad komentēsim vai piebildīsim. Katrā ziņā, protams, ir nopietnas darbs, ir jāturpina, un arī tā skaitā arī jautājums par ētikas normu izpratni. Es gribētu runāt par ētikas normu izpratni, bet nevis par korupciju.